Tā, puiši meitenes, labadiena visiem! Nu, tātad Amerikas ekonomika un milzīgais parāds un visas šīs mākslīgās drukātās naudas, ko Amerika dara, un lietas, ko Amerika dara, kā mēs teiksim, šis pasaules sargsuns, jo, kā mēs redzam, jā, Krievija arī ir ielikusi savu kāju dažādās pasaules valstīs durvīs, ja tā var nosaukt, ja tur redziet Krievijas intereses, tur, nezinu, tur Venecuēla vai Āfrikas kaut kāda dimantu raktuves, vai tur, vai šur, vai kur. Mēs redzam, jā, mēs redzam Krieviju, redzam, arī visi ir pareizi par Krieviju, bet šobrīd es atkal skatos pareizos visādus amerikāņus, kanālus, ticīgos, neticīgos, visi par to runā un stāsta, ka tuvojās arī, vot šis, redziet, skatieties Fīču, ja, akal par antikristu, nu kā viņš akal varēs nākt pie varas vai kas vai ko, kā tas ir saistīts visu ar Ameriku, ar naudām, ar dolāru. Ja mēs esam dzirdējuši ļoti daudz, es vienu dienu YouTube atradu akal vienu kanālu, kurš bija savācis pēdējo, tur, nu nezinu, tur 10, 20, 30, piemēram, gadu laikā visādus pasaules tur līderus un oratorus, ja, kuri bija savās runās lietojuši šos vārdus tur New World Order, ja, tad jaunā pasaules kārtība, ja, vai arī tur tas miers un drošība, ja, ko Bībele piemin, ja, kad dzirdēsiet vārdus miers un drošība, ka par tādām lietām sāks intensīvi runāt visos stūros, tad ziniet, kad arī tur tas ir vai no antikrists vai jau pie durvīm, ja. Bet jaunā pasaules kārtība, un kāpēc jaunā pasaules kārtība nevar tagad būt? Tāpēc, ka ir Amerika, ir dolārs, un vairāk vai mazāk ir kaut kāda stabilitāte pasaulē, ja tur mēs redzam karus un kaut kādus epicentrus pa daudzām vietām, un Bībele to arī saka, ka būs kari un karu daudzināšana, un daudzās vietās tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, ja? Tad ok, viss notiek, kā Bībele saka, kā Dievs teicis, ja? Bet īsais video par Ameriku. Šobrīd tur skatoties uz tiem cipariem, YouTube ir pilns, jebkurš var redzēt, ir nenormālākais parāds un izskatās, ka nekad mūžā tas nav iespējams Amerikai tur atmaksāt, samaksāt un vēl ko izdarīt. Un caur to Amerika tuvojas savam arī šim finansiālam kraham, ja, finansiālam, ekonomiskam un šitajā kraha kaut kādā tur baigajā brīdī, ja, arī Krievija ar Ķīnu, arī Amerikai uzbruks un arī kad Amerika būs visvājākā, tad skatieties, ja, Ameriku iznīcinās, nezinu, iekaros, vēl kā sauciet gribiet, iznīcinās tajā brīdī, ka viņa būs visvājākā. Un tad antikrists varēs pateikt tā, nu ok, zēnu meitenes, tur ir pagalām, tur ir tas, tur ir šitas destroy, tur tas ir, dolārs arī vairs nav, tas šitas, nu tad davai tagad jau reku jauna valūta, tur viena kopēja, un tūlīt būs miers un drošība, un tūlīt mēs visus apvienosim, un tūlīt visu to, un lielā Amerika ir kritusi, un vairs nebūs, kas tur šito te, nu, visos pasaules stūros uzreiz sūta savas armijas, un tur šķūrē kaut ko nost un dara nost, ja? Tā kā mums jāsaprot, ka Krievija ir impērija, un Amerika ir impērija, un abas ir ļaunuma impērijas, ja? Labumu neviena no viņām nenes. Nu, kaut kā tā puišu meitenes tad tuvojās lēnām, skatieties Amerikas kraks mūsu var teikt, acu priekšā, un tas pats galvenais antikrista noteikums ir izārdīt Amerikas šo naudu, lai pasaulē valdošais vairs nebūtu dolārs. Un tad skaidro naudu izņems no apgrozības, un tad mēs visi nokļūsim tajā sistēmā, ka tev pateiks kartiņā tikai kartiņā, viena tur, nezinu, kopēja valūta, bet vecīt padod lūdzu pierīti vai savu labo roku, lai tu varētu šajā jaunajā pasaules kārtībā dzīvot un eksistēt. Tā kā kaut kā situācija ir šobrīd Amerika ir uz sabrukšanas sliekšņa, visi ļoti lieliem soļiem tuvojās.